saņēmu no ražotājiem vienu interesantu, tātad CarPure Ride, navigāciju 7 colus, HD ekrāns, Android Auto, CarPlays iekšā. Un, principā Android. Tātad tas ir praktiski tas pats, kas jūsu telefons ar Waze'iem, ar Google mapiem, pievienojies tātad savam telefonam, sakonektējies un aiziet, tev visi trafiki, visi reāli taimā, viss notiek. Vienmēr sakot, tas nav jāliek telefons, bet ir normāla navigācija plus multimēdiju sistēma. Lai varētu pieslēgt normāli, atšķirībā no šī aparātiņa, normāli pieslēgt interkomus vairākus, katram savu mūziku, vismaz to viņi sola, ka tur tas viss ir iekšā. Kas viņā ir iekšā, to es pārbaudīšu un jums izstāstīšu. Kā uzlikt uz moča, parādīšu, viss. Šobrīd es parādīšu to, kas ir iekšā kastītē. Var sakot, uztaisīšu unboxing, pastīsimies, kas ir kastītē, kas nāk komplektācijā, un tad es lēnu garu došos uz garažu, likšu uz mocīti, un tad pastāstīšu, kā tā ir realitātē no solītā. Varbūt viss sakrīt, baigi kolosāli super braucam. Redzēsim, te būs nākamie video. Tad šodien ķersimies klāt pie atpakošanas. Neesmu pats vēl redzēt taisījis vaļā. Pats baigi gribu arī redzēt, kas tā par komplektāciju. Zini, tā kā mājās, kas pie rokas ir, paņemsim pilspēli. Tu paskaties, šitas būtu jādara kādam ķirurgam, viņi jau ir pieraduši tur puskilometru zarnas izvilkt. Redz, šāds izskatās aparātiņš. No pirmāts uzmetiena viņš izskatās diezgan solīts. Nav, protams, metāls, bet kur jūs mūsdienās esat redzējuši kaut kādus vairs metālus. Atslēdziņas atvēršanai. Principā, tas, kas ir šim aparātam paredzēts, tātad viņš ir līdzīgi tā kā Garmin navigācija. Kāpēc tieši šo izvēlējos un paņēmu tieši šo aparātu? Līdzīgi kā Garmin navigācija, viņš ir ar RAM stiprinājumu. Tas, protams, nav RAM, tas ir viņu pašu ražotais, teiksim tā, bet arī viss ir metāla, viss forši, ābols ir, bet pa cik man ir Garmins, man ir arī RAM stiprinājumi. Uz ragiem uzliekama tālvadības pults, tā varam nosaukt, ja? Galvenie ir viņā, kas ir tātad pacelt telefonu, ieslēgt, izslēgt, tādas funkcijas viņam ir, tātad es saprotu, tur pēc visa var kaut kādus skaļumus regulēt. To jau es skatīšos tad, kad likšu virsū un pētīšu, ja? Šī tālvadības pults, tas ir viena tāda ļoti interesanta lieta, ka tev pie roktura tu uzreiz vari slēgt, kas, protams, tam vecajām navigācijām arī nebija. Un kas vēl mani uzrunāja konkrēti šis modelis, viņš ir paredzēts lietot ar BMW oriģinālo navigāciju. Un BMW oriģinālā navigācija ir kas? Jūs salīdziniet Garmin mountu stiprinājumu ar BMW stiprinājumu. Aizmugurējie stiprinājumi viņam ir pilnīgi identiski. Un domāti tik daudz to visu, lai varētu no BMW motocikla vadīt visu navigāciju, visu pārslēgties pa režīmiem, pa visu. Ja? Un es mēģināšu sākumā pielikt pie oriģinālās navigācijas, lai apskatīties tātad pie stiprinājuma viņas, kā tur tas izskatīsies, kā tur būs. Ja nē, tad pa ziemu vai kaut kad likšu virsū šo, jo tikai uzliekot viņu oriģinālo, es varēšu izmantot šo pultiņu.
Bet to es vēl domāšu, kā es stiprināšu. Kā garastāvoklis būs. Komplektācijā viņam ir atslēdziņam. Nu, 2, ja vienu pazaudē, protams, bet teorētiskā tātad drošība noņemšana, ja? Tātad ieliec un tikai tad tu vari viņu atvienot. Labi, it kā drošība, ņemsim vērā, ja kādam jau tāda nav, bet nu tas tā, ne par to tagad atkal ir runa. Gumijas, tātad paliknīši, lai varētu praktiski uz jebkura diametra ragiem uzlikt, sākot no viss resnākajiem, plus tālāk nāk jau šie te gumijas stiprinājumi, arī ļoti interesanti. Tātad šeit viņam ir gropītes, šeit izcilnīši, smuki ieliekam iekšā un liekot virsū viņi tev neslīd ne ārā, ne iekšā, jā, kā ir, teiksim, citiem lētākiem Ķīnas variantiem, ka pamēģina viņu vēl noturēt tur iekšā. Un var tātad samontēt, ja ir vēl plānāki, tu ieliec vēl iekšā, nu, kas ir kaut ko tādu darījis, licis šos te klempus klāt, jā, sapratīs. Instruments, it kā viens instruments viņam nāk līdz, ar ko to visu var pieskrot, bet tagad baigi interesantā lieta. Nezinu, ko jūs teiksiet, man liekas, ka viņam pietrūkst, kā normāli ir ramam, ka es varu pieskrūvēt, kad vajag atskrūvē, ja kas, ne, vēl paregulējam, kaut ko pielieku bākas somiņu, vēl kaut ko, tomēr vajag bišķi augstāk, bez instrumenta to neizdarīs. Te ir vienkārši tātad skrūve, apakšā uzgrieznis, paškontrējošais. Un katreiz tev vajadzēs ar šo te seškanti. Tad jāvadā līdzi, ja, teiksim, tu gribi viņu paregulēt, kā saka, brauciena laikā kaut ko tur pamainīt, pagrozīt viņu augstāk, zemāk, citādāk nesanāks. Nav kā ramam. Tad jāņem no Garmina vecais, kas viņam ir. Tas ir zolīts, viss kārtībā, un aiziet un pagrozi, kā gribi. Tas ir par šiem stiprinājumiem. Jā, šeit ir tieši tas pats šim stiprinājumam. Tā tad ir arī mazās šīs te gumīņas. Mēs varam dažāda resnuma ragiem pielikt viņas. USB vats, arī ar barošanu. Viņu var caur USB barot arī ņemt šo te, kas ir telefonu ladētāji, caur to palaist. Ja šādi jūs vēlēsieties. Ļoti garš vats ar visu drošinātāju, ar visu, tātad no dieniņās, cik tā vada ir, no akumulātora pilnīgi mierīgi atvilkt, ja jums to vajadzēs. Kaut gan man tas viss ir speciāli pie ragiem jau, visi drošinātāji, visi tādā speciālā somiņā, līdz ar to man viņš ir metri entie pa garu. Nu, bet ko tu pie īsa var piestiķēt, ko tu garu darīs, saprotu, jā. Tas ir par stiprinājumiem, pultiņa, labi, lai tā būtu. Vienīgo jautājumu, uz ko es tagad uzreiz nevaru atbildēt un saprast, reku, viņam ir vieta SD kartei. Nezinu, redzat, neredzat, SD kartei vieta. Jā, baigi forši. Pieskrūvē, aiztais ciet, tas nozīmē ātri vienalga viņai klāt netiksi, vajag ļoti maziņu skrūgriezīti. Un kas ir interesanti? Nekur es šo maziņu skrūgriezīti es neredzu. Nu labi. Nē, laikam labāk, lai ir šādi un man ir drošība, ka es nenoliešu viņu, jo vecajiem viņiem bija vienkārši aizliekamas tādas gumijas, un ar laiku lietojot, nu vairs uzticību viņš pēc gadiem nevieš, jo švakāk turās stipri, ja? Bet tas tā, tas ir sīkums. Laikam no visa, ko es no tās kastītes izbēru, to es esmu izstāstījis, parādījis, kas man no tā visa patīk, kas nepatīk, arī pastāstījis. Labi, stiprinājumi arī viņam ir interesanti, tātad nevarēs tik vienkārši viņi izmaukties, jo nāk skrūvējumi pievelkami. Saspraut kopā, pieskrūvē, un viņa nekur nepaliks.
arī labi. Ūdens izturīgi. Nu, redzēsim, uzliksim virsū un meklēsim tālāk. Ir tie mīnus, nav tie mīnus, kādi tie mīnus. Tā kā uzlikšu, parādīšu, pastāstīšu. Jā, paldies. Čau, līdz nākamajai reizei.